Sarunas Bēniņos. Čau visiem! Čau! Man sauc Linda. Man sauc Līva. Un mēs beidzot esam atpakaļ podkastā. Juhu! Mēs kādu laiciņu bijām pazuduši, jo mums bija dažādas tehniskas problēmas, un tad bija dažādas arī parastas problēmas, kā laika trūkums, un vēl viss kaut kādas citas problēmas. Bet mēs esam atpakaļ. Jā, ar cerību, ka mēs arī būsim atpakaļ. Ne tikai šodien, bet arī citas reizes. Kā tev iet, Līva? Man iet labi, bet es pieminēšu jautājumu zīmi klāt, jūs pat neesat droši. Kā tev iet, Lindiņa? Man iet visādi, Nē, zini, kopumā labi īstenībā. Man liekas, ka 12. klasa būs nedaudz, starp citu, mēs esam 12. klases, un tas nozīmē, ka šis pēdējais gads mūsu podkastā un vispār skolā. Jā, bet man liekas, ka 12. klasa būs nedaudz grūtāka. Šobrīd man liekas, ka viņi būs, viņi tā kā ir grūti, bet man liekas, viņi būs tā kā emocionāli grūtāki. Man nav vēl. Tā kā man vēl ir ok. Un ir salīdzinot ar pagājušo gadu, es novembrī jau biju izdegusi. Šobrīd es vēl neesmu. Mums ir mazākas stundas salīdzinot. Jā, tāpēc man liekas. Bet ir apjomīgāk darba, daudz vairāk mājas darba, Bet, tā kā ir labi, bet tajā pašā laikā vienmēr var būt labāk. Kad ir vieglāk, ir nedēļas, kad ir grūtāk. Jā. Ko mēs varam pastāstīt, kas ir noticis novembrī? Principā novembris vispār īstenībā ir tikai sācies, bet kas notiks vai ir noticis? Šodien skolā gan mūsu filiālē, gan Gaujas ielas filiālē norisinājās Mārtiņdienas tirdziņš. Skolā pārdeva dažādus roku veidotus labumus. Jā. Kā arī šodien varēja nākt latviskās maskās uz skolu. Jā, jo ir Mārtiņdiena. Jā. Kur noteikti varēsiet sekot līdzi. Es tā domāju. Sociālajos tīklos, kā izskatījās vismaz bērni noteikti. Es domāju, ka visi zina, ka 11. novembrī ir Lašplašdiena. Vai tu svini Lašplašdienu? Visi jau savā veidā svin. Es īsti nē. Es nezinu, vienīgais, kā es varētu teikt, ka es svinu, es esmu pāris reizes bijusi no Svecī Krasmalā. Jā. Un vēl, kā es varētu teikt, kā es svinu, es skatos Rīgas sargus vai dvēseļputeni katru reizi. Mēs vienkārši pavadam laiku kopā ar ģimeni. 15. novembrī, tā ir trešdiena, pie Ropažielas filiāles norisināsies koncerts Svecenis Latvijai. 6:30. Nākam. Jā, es arī uzstāšos. Jupī, Līva arī uzstāsies. Jā, es domāju, ka liela daļa no mūsu skolas uzstāsies dažādos muzikālos priekšnesumos, un man šķiet, ka kaut kas bija arī ar dzejoļiem un kaut kas tāds. Man liekas, vienmēr ar dzejoļiem ir kaut kas, jā. Līdz ar to tas būs tāds jauks svētku koncerts. 17. novembrī jūs redzēsiet svecīšu gaismas sveicienu Latvijai, kas, manuprāt, ir jau katru gadu mūsu skolā tāda tradīcija, ka mēs liekam pa klasēm svecītes, dažādas zīmes un visu kaut ko. Tā kā to jūs darīsiet, noteikti būs svētku līnija par godu 18. novembrim, kā arī būs 5. un līdz 7. klasēm būs Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku orķestra koncerts. Izklausās interesanti, bet mums ne. Diemžēl. Jā. 20. brīvdiena. Jēj! Jo 18. novembris ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena, tā kā varēs ilgāk pagulēt. Jā, un lūdzu neaizklīstam uz skolu pirmdienā, kāds atnāks. Nesam vientuļie. Jā. Pamestie. Un 30. novembrī Gaujas ielā būs modes diena. Jā, par to sīkāk gan jau, ka uzzināsiet mazliet vēlāk, kas īsti un kas konkrēti notiks. Kā arī dažādi varbūt kaut kādi konkrēti pasākumi konkrētām klasēm vai kaut kādas mazas lietiņas, aktivitātes. Jā. To jūs uzzināsiet arī laika gaitā. Bet tas bija tāds svarīgākais kopumā, ko mēs tā izskrējām cauri par novembri, jo novembris ir Latvijas mēnesis. Man vajadzēja kaut kā poētiski pabeigt šo teikumu. Vai mēs ķeramies klāt mūsu aptaujām? Jā, ķeramies klāt. Tā, mums bija 2 aptaujas, kuras mēs jums uzdevām par
īsi sakot saistītām ar profesijām, kas bija par sapņu profesijām, kādas jums bija bērnībā un kādas ir tagad, un par profesijām, kuras neeksistē, bet vajadzētu, vai arī par profesijām, kuras eksistē, bet nevajadzētu. Ar kuru sāksim? Es domāju, ar bērnības profesijām. Okay. Tāds tuvāk sirsniņai. Nu, Līva, kāda tu profesija gribēji būt bērnībā? Nu, es biju pilnīgi par visu šo aizmirsus, bet es uzjautāju mammai. Un man bija top 3 tādas profesijas, ko man nosauca, bija sētnieks, garderobiste. Bērnībā tu gribēji kļūt par sētnieku. Jā, garderobiste un bibliotekāra. Bet, ja atvinos, es agrāk vēlējos būt arī par vetārstu vienu brīdi. Ja nešaubos, bet tas, manuprāt, bija daudziem, it īpaši mūsu klasē. Ok. Kādas bija tavējās, Linda, bērnības sapņu profesijas vai profesija? Es atceros, ka es gribēju ļoti kļūt par frizieri. Jā, es Stils ir viss, stils ir Nē, mode. jā, bet Modes stils. nē, es nezinu, kāpēc. Tad es gribēju kādu laiciņu kļūt arī par vetārsti. Bet tas ātri pagāja. Bet man liekas, tikai tāpēc, ka man bija kaut kādas rotaļlietas mājās, visādi kaķīši, sunīši, un tad es tēloju. Daudziem bērniem Jā. vienu brīdi gribējās par kaut ko. Es tāpēc saku, it īpaši mūsu klasē es novēroju to, ka mums daudziem tā bija. Un tad es tēloju vienmēr, ka es viņus ārstēju un vēl nezinu, ko es daru ar viņiem. Tad vēl, kā jau viss meitenes pārsvarā dziedātāji, es gribēju kļūt. Tas gan bija diezgan ilgu laiku īstenībā. Tas nav arī šobrīd gadījumā. Nē. Un tad es vēl gribēju, ko es teicu tev? Pavāri. Jo man bija tā spēļu virtuvīte, un tad es taisīju visādas kafejnīciņas visu laiku, un ko es tik nedarīju ar to pavāru virtuvīti. Tā kā jā, es gribēju arī būt pavārs. Ja es par sētnieku, kā es gribēju, Es gribu dzirdēt, jā, to stāstu es kādēļ. neatceros, es pat nezināju to. Es to šodien no rīta uzzināju no mammas. Bet par garderobis, man liekas, tas ir tāpēc, ka mums bija jaukas garderobistes skolā, kad es gāju sākums skolā. Un par bibliotekāru, manuprāt, tas ir tā, kad es gāju līdzi mammai uz bibliotēku. Bet tas par to es neesmu droši. Es esmu droši tikai par garderobisti, 100%. Ok. Un kādu profesiju tu gribētu būt? Tu vēl joprojām gribi būt sētnieks dziļi sirsniņā. Nu, es nezinu, kas es vēlos kļūt, kas es vēlos būt, bet es šobrīd cenšos virzīties uz virzienu ar veterināru medicīnu, kas ir vetārs savā ziņā, vai kaut kas ar bioloģiju. So. Ok. Principā pēdējais sapnis īsti man ir tāds palicis tikai uzgaisis un nodzisis ik pa laikam. Tā var tad teikt. tev nav bijis tāds konkrēts mērķis jau kāds vairāks. Es dzīvoju mākoņos. Man ir tieši pretējais. Man pēdējā laikā, es kaut kā es neteiktu kā ar gadiem, jo tas tik ilgi nav bijis. Es teiktu drīzāk kaut kādiem mēnešiem, kaut kāda laika periodu konkrētu, ka mans mērķis, mans sapnis tā kā palielinās un paplašinās. Pirms gada vai pusotra es sapratu, ka man patīk dejot un ka es gribu to turpināt darīt. Un un es kaut kā man tas ir laikam, es nezinu, vai es sev iekalu galvā, ka es tagad būšu deju skolotāja, vai arī kā, vai tas vienkārši kaut kāds ir, nezinu, izklausīsies banāli, bet dzīves aicinājums. Bet kaut kā, man jau ilgu laiku ir bijis tas, man kaut kādā brīdī parādījās, es varētu būt deju skolotāja. Bet tagad jau tāds, es laikam būšu. Es atceros, manuprāt, ka tu kaut kad pāris gadus apakaļ par to runāji, manuprāt. Jā, jo tajā brīdī es vēl tikai runāju, varētu. Varbūt. Bet man neparādījās tas plāns B, līdz ar to man nav tāda plāna B. Ja man pēkšņi ir klikšķis un man vienkārši tāds, kāda deju skolā, kāds sakars. Man nav plāna B, es nezinu, iešu par sētnieku. Es piepildīšu tavu sapņu profesiju. Nē, bet, manuprāt, es reāli visus šos gadus, it īpaši pamatskolā pārsvarā nezināju, ko es vēlos tālāk darīt. Manuprāt, tāpēc mēs izvēlamies šo tēmu, tāpēc, ka kaut kā tas ir ļoti daudziem aktuāli. Konkrēti 12, es domāju, daudziem. Jā, jo mēs ļoti daudzi nezinām, ko viņi vēlas īsti, jo ir pārāk daudz opcijas. Bet tā, kad Ķīpslā bija tā izstāde par tām visām skolām un tam līdzīgi, es tad uzzināju par
universitāti, kurai ir tā veterināra medicīnas fakultāte, un tad man ir tāds vajag. Un no tā brīža man ir tādas divas opcijas, vai nu tā, vai nu kaut kas vienkārši ar bioloģiju. Es tāds dabas bērns. Nu, mēs ķersimies tad pie mūsu pirmās aptaujas par profesijām. Un es te ātri pārskrēju tagad pāri. Un pārsvarā es redzu, ka bērnībā daudz vēlējās būt par frizieriem. Tas ir vislielākais, ko es šeit pamanu. Friziera. Es piekrītu. Jā, tur ir ļoti daudz frizieris. Un tagad ir pārsvarā ārsti. Jā, tur ļoti... Tur sapņu profesijām tagad īsti neatkārtojas daudz. Ir tikai pirmie kaut kādi 3, ko es redzēju, ka ir ārsti, un pārējie tur iet uz maiņām. Jā. Pirmais ir frizieris. Jā, un tagad gribētu kļūt par ārstu, konkrētāk ķirurgu. Nu, es domāju, tas ir ļoti mainījies. Jā, tā pilnīgi cits virziens. Cits ceļš. No mūziķa tagad par žurnālistu. Nav pārāk liels ceļš, vērots. Tādā lielā... Jā, es nevaru saprast, it kā... Nē, tas nav tas pats virziens. Tas nav tas pats, bet nav arī tāpat kā no frizieru uz ķirurgu. Jā. Bet tas ir interesanti, kā cilvēkiem mainās tās visas vēlmes. Jā, te viens rakstīts arī, ka ļoti vēlējās būt par prezidentu, bet tagad domā mācīties par juristu, bet mūzikas sapnis nepamet. Zini, tā kā es arī eju ar mūzikas novirzienā, klasē, jā. Nu, jā. Man šķiet, ka, nu labi, es iešu par deju skolotāju tagad, jā, bet ok, labi. Tur arī ir mūzika. Ritms jāmāk. Jā, bet tas, ka man nebūs deju skolotājs karjerā, šie visi ansambļi, šīs visas mūzikas teorijas un viss kaut kas tāds, bet man tāpat liekas, ka tas kaut kā paliks ar mani. Līdz ar to es piekrītu, es tā daļai piekrītu šai atbildēji, ka mūziķa sapnis nepamet. Man nebūtu tā, ka es tagad varētu mest malā visus savus mērķus un iet par mūziķi, jo man ir tāds sapnis, bet vienkārši ir tāds sajūta, ka tas mūziķis manī nepazudīs un ka es... Tas nav iespējams tā pazust īsti. Jā, un tad man liekas, īsti nekad nepazūd. Jā. Wow! Vēlējos kļūt par laikmetīgo deju skolotāju, bet tagad kādas kompānijas menedžers. Wow. Kaut kāds laikmetīgais dejas kompānijas menedžers. Nē, bet tehniski vadībā abi divi ir. Jā. Tikai novirziens jā, tāds. Tikai kaut kāda cita vadība. Šis nākamais. Es agrāk vēlējos kļūt par nāriņu, bet tagad par maķīšu pārdevēju. Kādam nav... Nav mainījies, jā. Agrāk vēlējos būt par aktrisi un vēl joprojām. Tas ir ļoti... Apņēmība ir. Jā. Apņēmība ir. Bet tas ir ļoti jauki, ja tā ir. Jo es atdotu visu, ja man būtu bijis jau kāds sapnis jau no pašas bērnības tāds pats. Bet, zini, bet es saku, es nevaru saprast, jo man it kā tā sapņu profesija deju skolotājs likās, ka jā, iespējams, ar mani ir bijis visu to jau manu dzīvi, jo es kaut kad, kad es biju maza, man arī likās, jā, tad zin kā dejošana, blablabla. Jā. Bet tagad liekas, ja nu man vienā brīdī tā kā apniks. Man par to arī ir bail. Par to es domāju, gan arī katru dienu, jā. Par tas, kad tu aizdomājies par nākotni, tad tāds šausmas. Tāpēc man ir tāds, par to, ka nemainījās nekādas vēlmes un sapņi, tad tas ir ļoti apsveicami. Bet atgriežoties vēlreiz pie tās tēmas par to, ka kādam tas sapnis ir bijis tāds stiprs un noteikts jau no pašas bērnības, tā kā tas ir tas, ko es gribu. Tā kā, tu zini jau no pašas bērnības kā skaidri un gaiši. Un tas tev paliek un tāds, Jā. No prokurora uz pasaules apceļotāju. Bet tā ir, vai pasaules apceļotājs nav hobijs? Man liekas, tas ir hobijs. Bet man liekas, ir visādi darbi tagad mūsdienās. Nevarētu būt man liekas, ir kaut kādi darbi, kuri tā kā tev maksā tikai, lai tu apceļotu, tā kā kaut ko... Zini, kā ir tie... Iespējams. Man liekas, ka ir, jā, jo es kaut ko esmu redzējusi. Vai arī es maldos vai kā, bet, manuprāt, ir. Ir visādi darbi. Jā, un mēs sastopam vēl vienu frizieri. Nevajag profesiju, būs ričs. Viss. Būs ričs vīrs. Es nemāku lasīt. Mēs bagāts vīrsiem. Tad tagad nav jādomāt par profesijām, jo būs bagāts vīrs. Labi. Vēl viens ir no aptaujas, kuram nav mainījies plāns, tas ir ārsts.
Tas arī ir, bet zini, arī kāds tieši ārsts, jo varbūt tad viņš gribēja būt par zobārstu, bet tagad par, nezinu. Norādīts, tad jau vienkārši pagaidām tikai uz ārstu, un tad pēc tam tad skatīsies tālāk. No šuvējas uz aktrisi, no bērndārza audzinātājs uz pirtnieku. Es arī gribēju kādu laiku kļūt par bērndārzu. Nē, jā, par bērndārza audzinātāju. Mēs īstenībā nesen ar manu klases biedreni, man draudzeni, mēs apskatījāmies, es nezinu, vai tā tagad bērni dara, un es nezinu, vai tu tā darīji, kad tu biji mazāk, bet es e-klases ziņās, man nebija draugu, es sarunājos ar sevi. Es sūtīju sev, es tev varu vēlāk parādīt. Kāds bērndārza audzinātāji tagad? Jā, tāpēc, ka es sūtīju sev kaut kādus, šodien bērndārzā mēs tur dosimies uz nezinu, ekskursijā uz Līgatni. Varbūt e-klasēs. Jā. Ja jūs vēlaties, ja jūs bērns piedalās ekskursijā, lūdzu, atsūtiet man ziņu ar kaut ko, un tad es atbildu sev. Jā, tas kā spēlēties savā nodabā, bet citā līmenī. Jā, un man ir vēl joprojām mapīta mājas, kur ir visādi dokumenti par bērndārzu. Man vēl nebija draugu. Man liekas, vienu brīdi es gribēju būt arī par rakstnieci. Es nezinu, vai tas bija vienkārši kā hobijs vai kā vēlme, bet vienu brīdi centos uzrakstīt savu grāmatu. Varbūt man viņa kaut kur mājās ir, varbūt nav, es nezinu, bet gribētos pārēt cauri. Arī par zīmētāju, gleznotāju. Bet man liekas, tas nebija uz profesijām, tas vairāk bija kā hobijiem. Bet tagad īsti grūti saprast, kas tev bija. Jā. Īsti grūti saprast, par ko tu gribēji kā hobiju vairāk vai kā profesiju. Man tas laikam ir tāds, es to varētu nosaukt par tādu slēpto talantu, ka es rakstu grāmatas, man ir gods 2 nepabeigtas. Bet es to arī nesen atklāju, ka tas ir sava veida tāds emociju izklāstījums, jo es tagad vēlāk pārlasīju kaut kādu, kurus jau biju iesākusi rakstīt pirms kaut kādiem 2 gadiem, un es sāku lasīt, un man tāds, bet tā esmu es, tikai tajā varonī, bet tā esmu es tikai pirms vairākiem gadiem, un tad es tā sapratu, bet tas ir vienkārši kā es izstāstu, kā es jūtos un tā, un tas man ļoti atgādina, kā pārlasīt savas vecās ziņas sarakstus ar citiem cilvēkiem, tas man ļoti atgādina, Nē, man tādā ziņā man patīk. Nodedziniet. No autobraucēja uz biznesmeni. Advokāts un psihologs. Es domāju, ka tas ir no advokāta uz psihologa. Tas, lai gan bērnībā advokāts, es nezinu, ko tas nozīmē. Te ir vēl viens no specifisks tagad no ķirurga uz ķirurgu. Ļoti daudziem te paliek tādas pašas atbildes. Tas vispār man likās būs daudz mazāk. Vismaz līdz pusei. Kur ir tas, ko es minēju? Ārtrās palīdzības ārsts uz farmaceitu. Jā. Tā pati nozara. Es nezinu, es negribu pateikt nepareizi, bet manuprāt, uz tās vienas līnijas ir. Bet šis bija tas, ko es biju domājis, ka no ārsta uz ārstu, bet šeit, piemēram, no ātrās palīdzības ārsta uz farmaceitu. Tā kā ārsts, bet dažādos virzienos. Manuprāt, tas ārsts tas ir vienkārši, ka vēl varbūt nezina tik droši. Un ka vienkārši saka, varbūt tajā. Es runāšu par ceļiem. Es tagad tas kā tam metaforiski pateikt. Pareizi izklausās metaforiski. Jā. Kā tu esi uz tā viena ceļa. Pagaidām tas cilvēks ir piemēram tikai uz ārsta. Bet varbūt pēc tam viņš nogriezīsies tur tālāk. Bet vēl nezinu. Bet par ātrās palīdzības, kas tur bija uz farmaceitu. Tas pats ceļš, tikai daži virzieni. Manuprāt, es nezinu, es negribu pateikt nepareizi. Es nezinu, ko es runāju. No aktrises uz telpu dizaineri. Tas arī pilnīgi dažādi virzieni. Bet pārsvarā visi mūsdienu jaunieši, man vecuma pusauģi un vispārējie nezinu, ko darīt ar savu dzīvi. Es nezinu, un man ir ļoti bail, ka manas domas mainīsies, bet šis ir tā kā mans B plāns. Jā, un tu esi no tiem 80%, kas nezinu, ko darīs tālāk. Jā. Es it kā zinu, un man ir bail atšķirties, man ir bail no tā, ka es zinu, ko es daru. Bet tas jau nav slikti. Bet tas ir tāpēc, jābaidās drīzāk par to, ka tev mainīsies šīs domas. Man ir bail, ka vienā brīdī, ka man tāds, jā, es visu laiku zinu, es zinu, ko es darīšu, un tad vienā brīdī man tāds, paganē, es tomēr negribu šo darīt. Jā, bet zini, ir arī tie cilvēki, kuri pabeidz vienu, piemēram, universitāti vai vienu fakultāti, un pēc tam uz citu fakultāti aiziet, un tā viņa līdz kādiem 40 gadiem vienkārši mācās kaut ko jaunu. Bet redz, tā es atkal negribu darīt. Jā, bet gribas arī uz vietas palikt kaut kur. Jā, bet kāpēc es par šo sāku runāt? Tad tas, ka
Man ļoti nesen pagājušā, 11. klasē man bija viena brīdi tāds, nē, es negribu tomēr būt teju skolotāju, es būšu interjeru dizaineru. Wow. Pilnīgi cits virziens, pilnīgi kaut kas cits. Jā, es būšu interjeru dizainers. Cik ilgi tas bija? Kaut kāds 3 mēnešus? Labi, nē, kur tu gribi apmānīt? Nebūs nekāds interjeru dizainers. Jā, bet tas ir vismulsinošākais pēc vidusskolas, ka ja tu nezini, un tu neesi paspējis izdomāt, tad ir šausmas. Bet, vienmēr ir jābūt kaut kam, uz ko virzīties, līdz tu varbūt, ja tev tas beigās nepatīk, vai beigās izdomā, beidzot, oh my god, es gribu būt tas. Jā, man nav tā. Pēc tam, bet tev ir vismaz tas plāns, ka tu vari būt par deju skolotāju. Bet man nav tas plāns B, kas būs, ja es tomēr negribu. Bet tas ir tavs plāns B, tu uz viņu tagad virzies, līdz tev būs tas plāns A. Varbūt tev būs tas plāns A, varbūt tev deju skolotāji būs beigās tas plāns A, bet tu vēl nezini. Pagaidām ir vienkārši izdzīvot vidusskolu. Nākamais, man liekas, tāds interesants, jo man tā kā stereotipiski man liktos, ka būtu otrādāk. Bet tas ir tikai stereotipiski, jā. Vispār, jā. Reklāmas tekstu un video veidotājs, tas bija bērnībā, un tagad par prezidentu. Nē, var jau būt, ka cilvēks varbūt sajauc, bet var jau būt, ka arī nē. Sajauc, varbūt nē. Tāpēc, kā visādi mainās. Un tad vēl viena friziera uz interjeru dizaineru. Mākslinieciski. Šis ir mans. Šis man patīk. No astronauta uz vienkārši izdzīvot. Jā. Zini, no vienas puses, tā humoristiski es piekrītu. No otras puses, kā es izdzīvošu ar to izdzīvošanu? Izdzīvot tu nevari, ja tev nav plāna. Jā. Bet, ja, varbūt tas cilvēks vienkārši vēl neuztraucās par to tik ļoti. Jā. Varbūt vēl tālu ir. Vai arī nav tālu, vienkārši zinu, es vienkārši dzīvošu un tad tikšu. Vai arī vienkārši zinu, kā cilvēki paņem 1 gadu off. Jā, bet īstenībā man ir tieši pretējs domas par šo, jo ja es iedomājos sevi šobrīd, ka es paņemtu gadu tā kā pauzi, es nevarētu attiekt atpakaļ. Es negribētu pauzi paņemt. Ne, no vienas puses gribētos tāds, bet tajā pašā laikā tas nebūtu ļoti labi vispār. Tas nebūtu. Tu tikko beidz, tev jāturpina, tu nevari paņemt to pauzīt. Varbūt tas ir tikai tāpēc, ka manā gadījumā, ka ja es šobrīd vēl joprojām tēmēju to deju skolotāju, un ka man būtu tāds, ok, es tagad paņemšu vienu pauzīti, es tur paceļošu gadu un tādu atpakaļ. Vai arī padomās vēl labāk. Tad man liktos, ka es tur pēkšņi, es nezinu, aizlidoju uz kaut kādu tur Spāniju, un pēkšņi man tur parādās kaut kāds piedāvājums, un es negribu lidot atpakaļ. Un tad man atkal liekas, ka es būšu atkal pazaudējis to savu mērķi, kas man bija pirms tam, ka, ok, es tikai gadu paceļošu, un tad būšu atpakaļ, pēkšņi, nē, tur mainās viss. Bet varbūt tas ir tieši uz labāk. Jā, bet tajā pašā laikā šobrīd man liekas, nē, es nevaru. Tāpēc es vienkārši tā saku personīgi, ka es nevarētu paņemt to gadu. Bet tas arī vispār atšķiras, piemēram, ar kādu jomu nozari un tam līdzīgi tu vēlējies nodarboties. Piemēram, ārsti, viņiem ļoti ilgi jāmācās. Ja tu paņem to gadu nost, tad tev vēl tas gads iet klāt. Tā kā, ja, piemēram, cik tur 6 gadi kaut kur jāmācās, dažreiz tad vēl maģistri jāiet un kaut kas tam līdzīgs. Tas nav tikai pārāsam tagad, bet vienkārši tam līdzīgi. Ja tev kāda profesija, kurai tev vajadzīgi ļoti daudz gadi priekš mācībām, jautājumzīm, tad tas 1 gads var daudz ko mainīt, nedomāju uz to labāko. Man arī patīk tādas profesijas, kurām tu mūžīgi mācies. Piemēram, manā deju skolotājas karjerā, kas man šobrīd ir tāds plusiņš, kas varētu man noderēt. Tas, ka es visu laiku man ir kur augt, man nav tāds gala. Jo es varu šobrīd būt par repetitoru, tad es varu tur būt par kaut kādu jau horeogrāfu, tad es varu iet tur uz kaut kādu teātriem, iestudējums tur. Man tu iedos vēl kaut kādu ideju nākotnē, man šitais nepatīk. Un tad man ir tas viens lielākais mērķis, kurus īsti negribētu atklāt, bet man ir tas lielais mērķis, uz kurus šobrīd tiecos. Un it kā man šķiet, ka augstāk par to nav, bet tajā pašā laikā varbūt tomēr ir augstāks par to. Bet vienkārši man patīk tāds profesijas, kurām tu vari visu. Jo es nezinu, es vienkārši atrodu to garlaicīgi, ka tev var palikt garlaicīgi, ja tu... Es esmu tur labi ārstam, tur arī ir, kur augt, bet es nevaru iedomāties. Man liekas, laukoties profesijās, tu mācies visu laiku. Jā, bet ir pāris vai uzzini kaut ko jaunu, vai vienkārši uzlabo savas zināšanas. Jā, bet tur, piemēram, man liekas, ka frizierim. Tu kļūsi par frizieri, labi, tu apgūsi dažādas tur jaunas griezumus. Es domāju, ik pa laikam tu vari kaut ko jaunu apgūt, bet īsti tās... Ok, es negribu
pateikt nepareizi. Jā, arī. Man tā šķiet vienkārši. Jā, tas ir kā mums šķiet, jo mēs jau nestrādājam. Mēs jau neesam frizieri. Jā, mēs neesam tik izglītotas visur, bet, pārsvarā, man liekas, tur tehniski visu laiku pārsvarā tikai atkārtojas. Varbūt tikai tu kaut ko svičo, pamaini bikīt. Jā, ja tu pamaini kaut kādas skaistumkopšanas, tagad tur no frizieru uz manikīru, bet tas arī, tas uzreiz ir kaut kas cits. Es tieši par frizieru tikai runāju. Es tad stāv vienkārši, jā. No ārsta uz stjorti ļoti liels maiņas, manuprāt. Dziedātāja popgrupā, jā, tas jau ir redzams kā bērnības profesija. Kūku meistars tagad. Īstenībā man ļoti gribējās kļūt par kūku meistaru, bet man vienkārši nesanāk. Es nemāku. Man vispār... Es agrāk mācēju tik labus braunijas taisīt. Es tagad nemāku vispār uzcept brauniju. Es nezinu, varbūt vienkārši neesmu iepraktizējis. Es vienkārši es nekad... es varu pateikt, ka es tiešām nemāku gatavot ēst. Kaut kāds parastos kaut kas tāds. Bet arī mans attaisnojums ir tāds, ka es to neesmu darījis. Es vienkārši nedaru to pietiekami. Jā, man nav tā, ka es varētu... Ja es aiziešu mājās, izcepšu kūku, tad rīts varētu uzcept tur kaut ko vēl. Vienu brīdi ļoti patika. Vienu brīdi es tīpaši, man liekas, tas bija Covid laiks, kad es ļoti daudz taisīju katru otro dienu. Man liekas, kaut kādu, kad iespēju kaut kādus saldos. Man labāk patīk taisīt kaut kādus saldos, piemēram, kūkus un tam līdzīgi nekā parastos ēdienus. Es gatavoju ļoti rētēst, un vienmēr, ja es gatavoju, tad es gatavoju kaut ko saldu. Es vienmēr lieku visu uz aci. Jā, jo tur tu, man liekas, nevar nokļūdīties. Jā. Nē, tu vari nokļūdīties, tu vari negašot. Tādas man ir, jā. Man vēl nav tā gadījies, bet es negatavoju gadījies. Bet sāļajā tur, ja tu tur sajauc kaut kādas divas sāļas garšvielas un viņas negašo labi, tad tas uzreiz... Es ļoti reti vispār pēc receptēm sāļajiem ēdieniem. Wow. No veterinārā ārstu uz ārstu tas pats ceļš tikai bikīt atpakaļ. Tagad, jā. Bet varbūt vienkārši cilvēks. No kosmonauta uz priekšnieku. Frizieris. Ļoti daudz no frizieriem uz ārstiem. Bet interesanti. Tas ir, jā. Tev ir bijis, labi, jā, tu jau tagad gribi kļūt par vetārstu. Es gribēju pēc vai tu esi gribējis kaut kā kļūt par ārsti. Nē, es brīdi vispār gribēju sākumā, es reāli, man bija tāds, yes, es būšu ārsts, bet tāds kāds ārsts. Es negribu ar cilvēkiem. Jā, es aizmirsu, es sākumā gribēju būt vetārsts. Jā. Zobu tehniķis un aktrise, un pēc tam uz juristu. Bet esmu uzņēmuma vadītāja. Redzi, šis man šādi no vienas puses man patīk, jo tu nezini, kur ved tavs ceļš, bet tu vienkārši kaut kur ej un tu kaut kur nonāc. Tu gribēji kļūt par juristu, bet pēkšņi esi uzņēmuma vadītājs. Tā man patīk, bet tajā pašā laikā es negribētu tā. No friziera un policista uz kaut ko ar menedžmentu. Kas tas pārskaitās kā menedžments? Tu vadi kaut ko uzņēmumu? Man liekas. Uzņēmumu? Mēs googlējam. Reklāmas pauze. Management is how businesses organize and direct workflow. Kaut kas ar biznesu. Ok, saprotu. Labi. Jā. Stilīgi. Frizieru uz vēl vienu ārstu, tikai zobārstu. Jā. Stilīgi. Ļoti daudziem reāli no frizieriem. Mums būs tik daudz ārsti nākotnē klausās. Jā, kuri gribēja būt par frizieriem. Es ārsti griezīs matiņu. Jums apvēdriņš pagaidz matus pastīšās sākumā. Kaut kāds bonusa darbs. Punkts. Pēdējā atbilde ir liels. Olimpiskais čempions, tas bija bērnībā, un tagad noliktavas menedžeris. Man liekas tāds zemāks, mazliet tāds posms. Bet tas ir interesanti tāpatās. Jā. Nē, visas te ir interesanti, girly pop. Paldies par atbildēm. Ķeramies klāt otrajai aptājai. Davai. Mana mamma atsūtīja linku Tā, mamma ar profesijām. Pagaidzi paskatīšos nosaukumu. Man liekas, tas ir angliski. Bet tas neko nemaina. Kur man mamma? Nē, tas ir latviski no spokiem. Top 10 ar pasaules dīvainākajām profesijām. Es nezinu, kaut kas no sākumā dīvains, bet lai es vienkārši nemāku lasīt. Top 10. Jā, principā šīs abas profesijas tādas saistītas, jo... Es nezinu, vienkārši tagad, par ko jūs gribējāt kļūt, un tagad par ko varbūt kāds gribēja kļūt, kas īstenībā neeksistē. Mums bija dažādi piemēri, kamēr mēs domājām, šāds aptauja bija par, ko tu teici par tiem Skittles krāsiņu šķirotāju? Jā, mēs domājām tēmas, un man ideja radās, kā mēs varētu izdomāt šo tēmu, bija, ka piemērs tāds diezgan dīvains, ka tu paņem Skittles, to paciņu. Vai M&M's. Jā, vai M&M's, vai kaut kādas citas končas, kur tu dali pa krāsām. Vispār kaut ko dali pa krāsām, bet mēs šoreiz paņemsim Skittles, ka tu paņem un vienkārši atdali katru krāsiņu atsevišķi. Bet, zini, īstenībā man šķiet, ka mūsdienās arī tādas profesijas, ko mums liekas crazy, man šķiet, ka tāds ir.
tādas ir ļoti daudz, manuprāt. Es nezinu, kur viņi izmanto tādus M&M šķirotājus, bet es ticu, ka kaut kur tāds ir. Jā, kaut kādā Indijā, kaut kur tur Eģiptē, vēl kaut kur. Jā, viņi šķiro M&M's. Kaimiņu valstīs kaut kur mēs nezinām. Nu, varbūt reāli mums tā ir sienas, kāds šķiro M&M's. Labi. Es nolasīšu pāris top 10 dīvainākās profesijas pasaulē. Algotais radinieks. Kas tas tāds? Kompānija, kas piedāvā par samaksu izdarīt kādu radinieku vai draugu. Tas ir Japānā arī. Ka viņiem tas nav tā kā vīrs uz stundu? Kaut kas tam līdzīgs. Ka viņi, piemēram, tu vari izīrēt sev puisi, meiteni, izīrēt sev draugu, izīrēt sev mammu pat. Jā, es esmu redzējis kaut kādus video, ka tu reāli vari izīrēt jebko uz kādu noteiktu laiku vai dienu. Damn! Profesionāls sarunu biedrs. Tas arī ir, kur pieminēts Japānā arī tāds piemērs. Kas negribu man noīrēt kaut 5 eiro stundā, es būšu profesionāls sarunu biedrs. Es būšu ļoti labs draugs un es labāk pasīdēšos par kādām ļoti dīvainām tēmām. Jā, es arī. Davai, ejam kā dotāji, reāli. Kāds var mums noīrēt? Tas ir mūsu biznes. Jā, viss. Nākotnīs. Šis bija mans placā. Profesionāli gulētāji. Profesionāli gulētāji? Jā. Kaut kas, es zinu, ka ir matraču testētāji vai kas tur tam līdzīgs. Bet ir arī kaut kādas, es zinu, ka ir sacensības, kur cilvēki cenšas gulēt pēc iespējas ilgāk. Es redzēju kaut kādas sacensības, kur arī cilvēki mēģināja būt pēc iespējas slinkāki, ka viņi tikai varēja gulēt, viņi nevarēja sēdēt, viņiem visu laiku jāguļ. Viņi varbūt nomadā, bet viņiem jāguļ. Kaķu psihoterapeits, tas ir pirmā reize dzirdēts. Jā, tad kaķu uzvedības konsultants. Es saprastu, tas kā ar bērniem, tāpat ar dzīvniekiem. Dzīvnieki tehniski ir bērni. Bet tas ir foršs darbs, ka tu piesāvā pa Ziemassvētku vecīti. Fakti! Es vienmēr gribēju būt kaut kādam rūķēnam vai kaut kas tāds. Es zinu vienu spēlēs. Es zinu vienu meiteni, kura strādā tieši, es nezinu, viņa vēl joprojām tur strādā, bet es zināju, ka viņa strādā tādā aģentūrā, kura ir viņi tā kā bērnu balītēs visu laiku ir kaut kāda nāriņa, kaut kāda laumiņa. Jā. Man liekas, ir animatori. Man patika kādreiz. Jā, laikam viņš tā sauc. Man kādreiz patika tāds. Šobrīd, nē. Es zinu to, ka es bērniem nevēlos. Tāds, ka bērni ir ļoti neparedzami dažreiz. Fakti. Teica Linda, kura grib kļūt par skolotāju, kas strādā ar bērniem. Bet tu jau sāc praktizēties. Tas gan, jā. Man šodien jau sanāca un ļoti patika. Jā, bet tas ir arī atkarīgs no paša bērna. Tu īsti nevari kaut ko spriest pēc tā, ko tu nezini droši. Jā. Tev var veikties, tev var neveikties. Šis ir mans mīļākais. Līgavu nolaupīšanas eksperts. Eksperts? Jā. Kā? Līna, tu būsi mans līgavu nolaupīšanas eksperts. Bet kas viņam jādara? Kāzu organizēšana ir ļoti komplicēts process. Viesu pūlī vajag izklaidēt un organizēt tam izklaides. Tas, kas vienkārši nolaup līgās visu laiku? Katram sīkumam un galda piedaram jābūt savās vietās. Nav brīnums, ka sievietes jūg prātā, kad runa ir par kāzu organizēšanu. Viena no kāzu tradīcijām ir līgavas zakšana. Es nezinu, kā viņas noris vispār. Kā viņas noris? Tā, man šķiet, ka ir vienkārši, ka viņiem tāds, es tev nozakšu, jā. Labi. Jā, un tad jā, es īstenībā, es esmu redzējusi, kā to dara, un tad kad biju maza. Es esmu redzējusi, kā to dara. Kad biju maza, tad es vienreiz gribēju pateikt, ka Nē, es nevis gribēju pateikt, bet es tieši neredzēju, ka tas notika. Un man liekas, ak, Dievs, jāsauc policija, viss ir slikti, līgava ir nolaupīta. Man tā bija mana māsa, man šķiet. Labi. Man nav jāsmas vēl par kā tas notiek, bet, kurš es turpināšu. Lai nolaupīšana izdotos pēc labākiem Hollywoodas filmu scenārijiem, tad vajag algot lūk šādus cilvēkus. Mēs tagad ķersimies pie mūsu aptaujas, kas bija par populārām neeksistējušām profesijām. Ar pagriezienu, ja tu nezini nekādu. Jā. Tātad kāds jau ir uzrakstījis, ka eksistē, bet nevajadzētu gultu testētājs. Jā. Īstenībā man arī šķiet, ka tas nav vajadzīgs, bet vai es gribētu strādāt tādā, kāpēc ne? Pagulēt gultiņā katru dienu. Iedomājies, es šodien gulēju 40 gultos, es 50. Bet iedomājies, ja tev visu laiku tikai jāguļ uz cietiem matračiem. Tas gan. Iedomājies, kāds muguras problēmas. Te nevarētu pēc tam būt grūti aizmigt, bet tu esi ļoti pieradis gulēt. Es nevaru aizmigt, atceries 12. tā gulta bija tik ārta. Nē, es vienkārši varu aizmigt tikai tagad stāvot. Tu esi pieradis gulēt visu dienu. Jā. Nē, jā, es piekrītu, ka man liekas, ka arī nav īsti vajadzīgi. Tā ir ļoti dīvains profesijas pasaulē, to es piekrītu. Profesijas, kuras vajadzētu ieviest, un kāpēc? Vajadzētu ieviest laimes lāci, kas iztīrītu un sakārtotu mazo Latviju par pelnošu valsti.
Nu, tāda, diemžēl, man liekas, ka... Es nezinu. Pagaidām, man Tu neaiziet. gribētu kļūt par laimes lāci? Man īsti neaiziet līdz Nē, galam, vienkārši, par ko domāt. kāds... Vienkārši kāds, kas dara visu labu Latvijai. Jā. Profesijas, kuras vajadzētu ieviest. Treneris. Beigu skolotājs, kā viņš to sagatavos nomirt? Dzīves beigām? Nomirt? Laikam? Tās bet daudziem ir bailes nomirt. Jā. So, varbūt šis varētu tevi Jā, nomierināt jā, par to, ka jā. tas ir dzīves gaitā. Šis galīgi nav par tēmu, bet iedomājies, varbūt šobrīd esi Nē, savā es nedomāju. pusmūžā. Ui! Tā kā, you never know. Lindā, tu man uzsauks eksistenciālo krīzi. Jā, labs arī. Dīvainas profesijas, kuras eksistē, bet nevajadzētu. Cilvēks, kurš metro spiež cilvēkus. Kas tas tāds? Profesionāli, okay, es nezinu, ka metro spiež cilvēkus. Kādā ziņā? Tie ir tie, kas, piemēram, es arī esmu redzējusi video, kur, piemēram, arī piemērs Japāna par tiem video, ka viņiem ir, viņi pārsvarā pārvietojas ar tiem vilcieniem, jau. Un tie vilcieni ir ļoti bieži laikā, viņiem ir savs grafiks, un viņi vienmēr seko pēc tā grafika. Un, piemēram, ja tev jāskrien uz savu darbu, bet tas vilciens ir pārpildīts, ir cilvēki, kas tajā vilcienā, tajā metro, viņi pūš, kā tevi grūž iekšā, viņi tā kā reāli kā sardeles vai, es nezinu, sīķis saspiež iekšā tajā vilcienā, lai tu varētu tikt. Bet nu mēs pēc tam tev jāizlaiž kaut kādi cilvēki, tu esi vidū. Tas man bija, es braucu no Sadonlaitas koncerta, es iekāpu tramvajā, viņš nebija tik pārpildīts, bet būtu bija tik tārā. Mēs gan iznokavējām savu pieturu, kad jāizkāp tārā. Tas ir tas pats. Arī tukšos, tādos normāli, ne piebāstos, bet arī cilvēki, kas stāv pie durvīm, jo viņiem šķiet, ka nav tālāk. Es nesaprotu, cilvēks, ja tev ir jābrauc kaut kāds 5 pieturs, ok, stāv pie tām durvīm. Bet ja tev ir jābrauc kaut kāds 30 minūtes, kāpēc tu stāv pie durvīm? Nu, tehniski viņi var stāvēt pie durvīm, galvenais, lai vienkārši viņi netraucē tev. That's the thing, viņi traucē, es gribu kāpt ārā, un man šķiet, ka viņi tūlīt kāps ārā, bet viņi ne, viņi stāv, un tad es cenšos viņai paiet garām, un durvis jau varās ciet, bet au! Pabīdies! Es esmu tas cilvēks, kas nav pie durvīm. Es kādreiz arī biju. Es tā kā cenšos pēc iespējas. Es vienmēr stāvu piemēram, tramvajā, pie tām stikla durtiņām pēc iespējas. Jā. Bet tas ir tikai tad, kad manis līgums kaut kur ir tālāk, bet pārsvarā es tur, kur ir tās rievītes, tās, piemēram, no viena vagona uz citu tā pārēja, vai arī no trolejbusiem vai autobusiem no vienas puses uz pārējas, tās līkomainās, es pārsvarā arī tur atrodos. Nu jā, bet es nezinu, vai tiešām tāds ir vajadzīgs. Jā, profesionāli gulētāji, glābējs olimpisko spēļu peldēšanā. Tas ir profesija, kurai nevajadzētu teikt. Tu gribi teikt, ka glābējiem, piemēram, peldbaseinos arī nevajadzētu eksistēt? Nē, bet tiešām, tu neesi redzējis tos mīmus, kur ir kaut kāda olimpiskās spēles, kur ir profesionāli peldētāji, un tad tas cilvēks vienkārši sēž kaut kāds 5 stundas un gaida, ka kāds sāk slīgt. Nē, bet tas ir drošības pēc. Piemēram, ir tie, kas tā kā... Tad kāpēc ārsts atrodas, nezinu, piemēram, kaut kādas atrast palīdzības šitie te, kad ir kaut kādas skriešanas sacensības vai lekšanas sacensības vai hokejs? Hei, bet tā doma kā tāda. Vienmēr cilvēkam var saraut krampī. Tu zini, cik daudz cilvēki nomirst šādi? Noslīgstot? Ok, viņi varbūt es tikai saku savu domu. Tas, ka tu esi profesionāls, nenozīmē, ka tev vienu dienu var aiziet greizi. Mēs esam cilvēki, mēs pieļaujam kļūdas. Ok? Labi. Suņu ēdienu garšotājs, lai suņi paši garšo. Tas ir pie profesijām, kuras eksistē, bet nevajadzētu. Suņu ēdienu garšotājs, es domāju, ka suņi. Bet man šķiet, ka... Cilvēki! Nē, paga. Suņu ēdienu garšotājs, man šķiet, ka tā ir laba profesija. Jā, bet tur ir... Bet tur turpinājums ir, lai suņi paši garšo. Tas nozīmē, ka cilvēks to testē. Jā, bet no vienas puses kāds sakars, jo kā tu zini, ka sunim ir tāds pašs garšas kārpiņas, un arī no suņiem tas atšķirās, un kādu dabūs tur, piemēram, bet tajā pašā laikā tu vari zināt, ka tas nav indīgs. Kāda suņa šķirne tu esi? Tu esi bērnas ganu suns, lai tu saprastu, vai tev ir reāli. Bet tas, ka no otras puses sunīšiem nav jācieš. Viņi dabū kaut ko indīgu, cilvēks nomirst. No ko? Jā, par to es tikko tieši gribēju teikt, ja ir indīgs nomirs viens cilvēks. Vai otrs. Un profesionāls gulētājs. Jā. Visi, bet pagaid. Es neredzu jēgu no profesionāla gulētāja. Bet tiešām, ko profesionāls gulētājs dara? Viņi tevi noalgo, lai tu guli?
vai kā? Pēkšņi, man liekas, tā ir. Ir daudz profesijas, kas ir citās valstīs, bet tās nav Latvijā. Šis tiešām ir kaut kas ļoti interesants, un ir vairākas profesijas, kas Latvijā nav. Piemēram, limfologs. Latvijā šādas profesijas nav, bet citās valstīs ir. Tas nenozīmē, ka ar šīm slimībām Latvijā neslimo. Un tādu profesiju ir daudz. Šo profesiju Latvijā vajadzētu. Es piekrītu, jo ar limfmazgliem ir daudz visādas problēmas. Tas dīvaini, ka Latvijā nav. Bet tas nav tikai Latvijā. Es esmu arī redzējis, kaut vai filmās. Man nav tāda personiska pieredze, bet filmās arī tur, piemēram, kaut kādā Vācijā, un viņiem tāds, mums nav tāds ārsts, jau jālido Šveici. Jā. Vienkārši nav tāda. Par profesijām, kuras eksistē, bet nevajadzētu. Latvijā noteikti šādu dīvainu profesiju ir mazāk kā citās valstīs, bet arī pie mums pietiek lieku profesiju, kuras var samazināt. Ka šobrīd vairs nav nepieciešams liftinieks, kas agrāk bija populāra profesija, lai brauktu ar liftu. Šobrīd tas vairs nav aktuāli. Bet, iedomājieties, savās mājās aizējies, dzīvot uz tā mājā. Tu atverās lifts un tur gaida to cilvēks. Es stāvu jums. Man liekas, tas ir drīzāk, tas ir tikai tādās ļoti dārgās viesnīcās un iestādēs, manuprāt. Bet tiešām ir. Es nezinu, es neesmu iedomājies. Nav tā, ka es baigi katru dienu uz dārgu viesnīcai. Jā, bet es domāju, ka nav vairāk tādu cilvēku. Jā, vispār. Es piemēram, tagad skatos arī kaut kādu to, piemēram, Gossip Girl. Viņi dzīvo kaut kādās ļoti tādās, daži dzīvo tādās bagātās viesnīcās un tam līdzīgi. Viņiem nav. Viņiem ir tikai pie durvīm. Man liekas, tie ir apsvērti. Vienīgā filma, kuras esmu redzējusi, ka ir tāds, ir Titaniks. Kāpēc viņiem vispār vajadzēja tādu profesiju? Jo viņiem tā kā nebija. Varbūt viņi uzskatīja, ka tādiem, varbūt tas bija reāli arī agrāk arī tādiem. Bet viņi taču elektriskie nevar būt, ka cilvēks actually viņus vilk augšā. Vai lejā? Tad kāpēc nospēst podziņu? Vai atvērt durvis? Varbūt tas arī agrāk bija tādiem vairāk tā kā bagātākiem cilvēkiem, ka viņi uzskatīja, ka viņiem nevajag neko tādu darīt, ka viņiem vajag kādu citu, kas viņiem to izdara. Ka viņi uzskatīja, ka tas ir pazemojoši varbūt. Varbūt. Es nezinu. Bet arī iespējams, ka tur, piemēram, ja kaut kāds bērns brauc ar liftu, tad tajos laikos tur jau bija tās divas durvis obligāti jāizver kaut kā cietgaļa un kaut kā precīzi. Un tad varbūt, labi, es pat atbildēju savu jautājumu. Viņa aiztaisās ciet arī tā. Šveice ir viesnīcās, tas pats. Eksistē, bet nevajadzētu. Pagaidi, bet eksistē nevajadzētu. Tagad vēl joprojām ir Šveicē. Ko es par dēļ Šveicē? Tie, kas uznes... mantas, man liekas, jā. Cilvēkam jāvar pašam atvērt durvis un tam līdzīgi. Labi, atvērt durvis, jā. Varbūt vajag kādu, kas ir vienkārši kā palīgs, ja vajag. Ka nevajag tādu atsevišķu profesiju. Ir kāds, bet ja vajag, tad palīdzēs. Bet tad vienmēr vajag kādu, kas ir blakus, kas var aizstāt tevi. Es esmu priecīga, ja man uznes mantiņus jau kāpēc ne. Profesijas, kuras vajadzētu ieviest. Cilvēks, kas palīdz smagos pārtikas maisus līdz mašīnai aiznest. Tā tad maisinēsējs. Īstenībā, jā. Ja tu viens iepērcies kaut kādam brīvdienām, tad tu Lidlā sapēc visu uz akcijām, un tad iznāc ārā ar 4 maisiem, tu knapi var aizstiept. Labi, bet no otras puses, tev ir rati. Bet no otras puses, kāpēc man jāmaksā par ratiem? Tu dabū to naudu atpakaļ. Tas gan. Jā, es tagad arī par tiem pārtiks piegādātājiem. Viņi tev aiznesīs līdz durvīm, ja tu palūksi. Tas vienīgais. Jā, piemēram, Barbara. Viņi tev pienesīs līdz vārtiņiem vai līdz jāmaksā par piegādi. Tas jā, bet tajā pašā laikā tu vari ietaupīt laiku, ja tev tā nav. Bet tajā pašā laikā, ja tu pasauti kaut kādu konkrētu summu, tad ir. Profesija, kur eksistē, nevajadzētu, piemēram, teātra kritiķis. Nesen nonāca pie domas, ka neredz šai profesijai jēgu. Katram pašam vajadzētu domāt, nonākt pie secinājumiem, nevis klausīties citā spriedumā. Šim es piekrītu īstenībā. Jo tāpēc, ka kaut kāds cilvēks aiziet un pasaka, nē, man šis nepatika, man nepatika tas, kā to domu tika pasniegt, bla, bla, bla. Kas es aiziešu, man patīk. Kāda jēga bija no tā, ka es paklausīšos? Tas jā, jo katram ir savas domas un uzskatu par visu, jā. Bet tāpat arī ēdienu degustētais. Tev katram ir savu ēdienu garšu skāpiņas. Cilvēks ir cilvēks. Viņš taksīs, ja piemēram par ēdienu viņš pateiks, ja tas garšo šausmīgi, tad tas gan jau būs šausmīgi. Bet, piemēram, nē, es uzskatu, ka par kritiķiem ir jābūt tikai jautājums, kurās jomās. Vajadzētu ieviest telpu vēdinātāju, kas ir dažādiem paņēmējiem uzrauga, lai telpā vienmēr būtu svaigs gaiss. Piemēram, birojā, kino, teātrī. Tu domā skolotāji? Labi, bet kaut kādos, piemēram, kino. Kondicionieri, ventilātori. Kino es neesmu saspusies ar neko tādu. Es neesmu. Birojā tu atver logu vai tev ir tie kondicionieri? Tāda, man liekas, ka īstenībā būtu jēga no tādiem. Jā, tu pats vari atvērt logu. Bet ir kaut kādi kondicionieri tieši kaut kādas tādas tehniskas lietas izdomāts tam.
Ne, bet, piemēram, tagad reāli skolotāji katrā starpbrīdī taisa vaļā logus un dzer tevi ārā. Nevajadzētu influencerus pilnīgi bezjēdzīgi nodarbošanās tiem, kas negrib neko darīt, to pat par profesiju nevar nosaukt. Jā, un es arī bieži domāju, kāda tieši ir viņa darbs. Bet te pašā laikā tam ir nozīme gan jau. Jā, nu kaut ko. Ja ir, tad ir nozīme. Jā, vienkārši publicēt sevi. Zini, kā varbūt daži tas ir atšķirīgs kāds influenceris, varbūt labs influenceris un varbūt slikts influenceris. Bet mūsdienās arī influenceri skaitās tādi radio DJ un visu tādi, tie arī jau ir tā kā influenceri. Jā. Jo, piemēram, es saku, jā, ir, piemēram, dažiem tie influenceri var kaut ko padomus padot, kaut ko palīdzēt, kaut kas tam līdzīgs, vai saprast, ka tu neesi viens kaut kur. Jā, es arī īstenībā, bet agrāk jau tāda nebija. Vienkārši no kaut kurienes uzrādās, jā, šī tagad būs profesija. Man liekas, tas bija tajās laikos, kad bija Jūlija Puķe un Laurlācis. Jā, visticamāk. Man liekas, ap to laiku arī kaut kad sāka. Tad, tas ir vienīgais, ko mēs pamanījām. Kurus vajadzētu ieviest? Lēmumu pieņēmējs lēmuma pieņēmējs manā vietā. Tagad populārie kauči liek domāt pašiem, bet gribas, lai to grūto lēmumu pieņem manā vietā. Es piekrītu. Lūdzu! Man ir briesmīgs raksturs, ka es bieži vien nevaru pieņemt lēmumu. Es visu laiku jautāju kādam, kā tas šķiet, kā man darīt. Jā, un tad viņi saka, domā, kā ir labāk. Jā. Bet es nevaru izdomāt. Jā, un tad viņi saka, tev nevajag citu viedokli. Bet es nevaru izvēlēt. Piemēram, man var pateikt, tev nevajag citu cilvēku viedokli. Man tāds, jā, man nevajag. Bet es jau lūdzu palīdzību, jo es nevaru izvēlēties. Un tad viņi saka, tu tagad tieši prasa citu cilvēku viedokli. Bet ja es nevaru izvēlēties. Un tad tu nevarēsi dzīvot patstāvīgi. Ok, bet palīdz man izdomāt. Jā. Es piekrītu. Aptaujas beidzās, visas atbildes ir beigušās. Paldies par atbildēm, novērtējam ļoti. Bija jauki uzklausīt jūsu viedokli un cerams, ka jums arī mūsu. Jā. Mēs noteikti nevienu neapvainojam. Mēs negribējām nevienu apvainot. Ja mēs apvainojam, mēs ļoti negribējām. Tikai savs viedoklis mūsu viedoklis. Jā. Tāpēc mēs atvainojamies jau. Ko mēs atgādinām mūsu vecos labos sociālos tīklus? Mēs sāksim ar mūsu Instagramu, kas ir R45VSK _SP. Kā arī mums ir citātu konts, kas ir R45VSK _citāti bez garumzīmēm. TikTokā mums ir arī 2 akaunti. Viens ir tas pats R45VSK _SP. Būs pašpārvaldes TikToks. Un mūsu podkāstu TikToks sarunas beninos kopā bez atstarpēm, bez garumzīmēm. Bez nekā. Ir arī mūsu e-pasts. E-pasts ir r45vsk.sp@gmail.com, kur var izmantot mūsu sadarbībām, varbūt kāds grib vai kaut kādiem jautājumiem, bet droši arī uzdot sociālajos tīklos. Vai arī formālāk mums uzrakstīt ar e-pastu. Kādu sveicienu vai kaut ko gaidīsim. Un tad arī Facebook, Rīgas 45. vidusskolas skolām pašpārvalde. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies citās epizodēs. Līva un Linda ir out. Bye! Sarunas bēniņos!